Ne ekonomiskās, ne politiskās prasības, kā tas ir pierasts dzirdēt piketos, bet gan vēlme atgūt savus bērnus. Ar šādu motivāciju šodien pie Salacgrīvas novada pašvaldības piketēja 6 ģimeņu pārstāvji. Visus viņus vieno tas, ka bāriņtiesa ir izņēmusi bērnus no ģimenes. Kāpēc tas ir noticis, katrai ģimenei jau ir savs stāsts. Mums atņēma bērnu invalīdu. Uz pamatojumu, ka mēs neesam spējīgi bērnu audzināt. Mums ir izaudzināti bērni. Man puikam ir 25, Uldim ir 24 santiņai, mazākai meitai 17. Jā, un tagad šito mēs bērdzirdīgi neesam spējīgi audzināt. Nelabvēlīgi apstākļi bērnam esat. Mēs neesam spējīgi nodrošināt bērnam labvēlīgas dzīves apstākļus, tā tika pamatot. Bija kaut kādas tās dzeršanas, vai kas bija tas, kurā brīdī tad to bērniņu paņem nost? Nē, mums vienkārši vaktēja visiem radiem draugiem, jo pilēs bija sarakstīts, un tieši tais datums pie mums piestaigāja mājās ar policiju. Nu, var sakot, kāds piezvanīja vienkārši, kad pie mums ir bijuši viesi, un attiecīgi tad atnāca uzreiz ar policiju, ar pārbaudu, lika pūst trubiņā, un tas uz tā punkta un pamata, viss tas pamatējums veidojas. Pa mazdēliņu, dēlam noņēma nostu. Par visam vai? Nē, mēs cīnījāmies, ka mēs dabūjām atpakaļ. Es pajautāju, uz kādu pamatu. Man nebija atbildi. Ne Bērzņlīvijai bija atbildi, ne Rubezai bija atbildi, uz kādu pamatu. Neviens man neko nepateica. Ierosme rīkot piketu un, kā pati atzīst, cīnīties pret bāriņtiesas patvaļu, bija ainažniecei 2 mazdēlu vecmāmiņai Gitai Kreierei. Viņas meita šobrīd strādā Skotijā un mazdēlu palika vecmāmiņas aprūpē. Gita neslēpj, ka pagājušā gada augustā bija gadījums ar iedzeršanu, par kuru pasūdzējās kaimiņi. Bija. Es nenoliedzu, tāpēc jau es saku, kurš katrs jau kādreiz kādas svinības vai kas ir, vai ne? Bērni netika nomesti novārtē, vārdarbība nebija, veselībai nedraudēja, nekur nekas nedraudēja. Tanī pašā vakarā mēs ar bērniem cepam pierādziņu, taisījām rosulu, pēduši viņi bija. Tur bija rakstīts antisanitāri apstākļi. Kādi antisanitāri apstākļi bērniem? Vienkārši sadzīviski nekārtība, teiksim, tādā veidā. Savu vainu nenoliedzot, vecmāmiņa stāsta, ka bija gatava sadarboties ar bāriņtiesu un sociālo dienestu, taču tādu tās lēmumu negaidīja. Nākošā dienā es tiku aicināta uz pārunām, un es arī godīgi atbraucu, atnācu, izrunājos gan ar sociāldienestu, gan ar bāriņtiesu, bet beigās rezultātā iznāca kaut kas pavisam cits vakarpusē. Un bērns jums atņem? Un bērns aizveda prom. Tā bija viņas kļūda, ja? Bet tas bija neadekvāts lēmums. Varēja viņu tur noaudzināt. Paņem uz vienu dienu tos bērnus viņas pārziņā. Nebija atstāti zīdaiņi, kuram ir jādod pudeli un pampers jāmaina. 6. klases bērns ir pietiekoši pieaudzis, lai viņš savus viestmaizītes sasmērētu. Viņam mazāk trauma būtu, ja viņš paliktu pie vecmāmiņas, nekā ka viņu izrauj no ģimenes. Tas ir skarbi. Un tas ir neadekvāti. Tas bija neadekvāti. Bāriņtiesas vadītāja Maruta Piro stāsta, ka lēmums par bērnu izņemšanu no ģimenes ātri tiek pieņemts tikai ārkārtas situācijās. Pārējos gadījumos to veicina pašu vecāku dzīvesveids. Tas ir ilgākā laika posmā. Teiksim, bāriņtiesām ir tie vienpersoniskie lēmumi, kad ir bērnu dzīvības apdraudējums, tad uz vienpersoniska lēmuma pamata mēs varam izņemt. Bet 15 dienu laikā mums ir jālem koleģiāli par to, vai var atjaunot šo pārtraukto aizgādību, vai jālem par bērnu ievietošanu ārpus ģimenes aprūpē. Bet bāriņtiesa aizstāv bērnu intereses. Daļa piketētāji arī neslēpj, ka ir sanācis tā, ka ir iedzerts, ir arī bez darba un nav tie labākie dzīves apstākļi, taču uzskata, ka jebkurā gadījumā bērnam jau labāk ir būt kopā ar vecākiem. Ģimenē! Aizved man uz 2 nedēļu prom. Viņš nervos, slims palika. Viņš saka, bēg, ka viņš āstam, kur negrib iet. Viņš bēg. Bet, lai bērnu atgūt, ģimenei ir jāveic tā teikt mājas darbs. Jāpild bāriņtiesas un sociālā dienesta prasības savu dzīvesveidu mainīšanā. Bet ne visi jau tam ir gatavi. Ir jāizdara tas, kas ir jāizdara. Ja ir sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns, ja māte ir bijusi uz sociālo dienestu un vienojusies par šo te plānu, par dotajiem uzdevumiem, par termiņiem un par visu, un pati to neievēro. Mēs bāriņtiesam ievēro likumu. Mēs nevaram tāpēc ka tagad ir spiediens, teiksim, varbūt piketa dēļ vai kaut kā cita dēļ, mēs tagad pakļausimies. Nē, viņai ir jāizdara tas, kas viņai ir jāizdara. Es runāju ar cilvēku, un darbi neseko. Ja mēs zinām, ka ir tas rehabilitācijas plāns, tad cilvēks ir tajā konkrētajā dienā gatavs izdarīt pilnīgi visu. Ja? Bet pēc 2 mēnešiem, kad ir beidzies šis rehabilitācijas plāns, faktiski nav izdarīts nekas.
Man ir grūti salīdzināt. Jo, piemēram, es nonāku tādā situācijā, es tai pašā vakarā izmazgātu māju, es izrautu to psihologu, es nezinu. Lai tik tiktu pie bērniem. Lai tiktu atpakaļ pie bērniem. Viss piketa dalībnieks domas priekšsēdētājs aicina savā kabinetā uz sarunu, un tā ir gara. Pēc tās piketa organizatori Gita Krejer atzīs, jā, ir gūts kompromiss, kas nu jācenšas pildīt abām pusēm. Bet pats galvenais šī piketa iegūms ir tas, ka cilvēki, lai vai kā viņiem ir gājis dzīvē, ir bijušas arī pašu pieļautās kļūdas, tomēr viņiem ir šī vēlme cīnīties par saviem bērniem.